Latvijā pēdējo gadu laikā ir noticis milzīgs progress LGBT tiesību jomā. Iniciatīvu savās rokās ir ņēmusi tiesa. Latvijā ir 2 ārkārtīgi nozīmīgi Satversmes tiesas spriedumi, kas ir izmainījuši daudz cilvēku dzīves. Un viss turpinās ar cilvēku iesniegumiem administratīvajā tiesā, un līdz šim Latvijā ir atzītas vairāk kā 20 viendzimumu ģimenes. Mēs ar Jāni esam viens no tiem nedaudzajiem pāriem šeit Latvijā, kuri devās uz tiesu un pieprasīja, lai mūsu ģimene atzīst Latvijas tiesas priekšā. Un ir ārkārtīgi liels prieks, ka mēs uzvarējām šajā tiesas prāvā, un juridiski mēs šobrīd skaitamies oficiāli kā ģimene, bet tas ir tikai tāds viens mazs solītis, lai mēs jau valstiskā mērogā tiktu uzskatīti par ģimeni. Bet pirms tas notiks, ir jāsakārto šis civilās savienības likums. Un tad, kad tas tiks sakārtots, tad arī oficiāli mēs šeit skaitīsimies kā ģimene. Atzīšana tiesas ceļā, tas nozīmē to, ka cilvēks vai pāris šajā gadījumā saņem nevis laulības apliecību, kā to saņem precēti pāri, bet saņem tiesas spriedumu, kurā ir Latvijas Republikas vārdā mēs jūs atzīstam par ģimeni. Vai tas, ko nozīmē? Diemžēl īsti nē. Tāpēc katram cilvēkam nāksies aizstāvēt savas tiesības atkal un atkal. Mēs prasām atzīt ģimenes esamību Satversmes izpratnē. Tad mūsu valsts pamatlikuma priekšā šīs ģimenes tagad ir redzamas, pastāv. Un, ja mēs skatāmies uz Satversmes tiesas spriedumiem, tad Satversmes tiesa pasaka, ka valstī brīdī, kad ģimene jau pastāv nodibināta, viņu nedrīkst ignorēt. Tā kā, manuprāt, ir diezgan tāls ceļš jau ir paiets. Lai arī mums ik pa brīdim šķiet, ka varbūt nekas nav mainījies vai viss notiek pārāk lēni, tad atkal atgriežoties pie tā, ko ir teikusi Rūta Bēdera-Ginsburga, ka patiesas ilgstošas pārmaiņas notiek soli pa solim. Diemžēl šie ir jautājumi, kuros tās izmaiņas nevar notikt tā pēkšņi vienas dienas laikā. Mēs redzam, ka šīs pārmaiņas notiek lēni, pamatīgi tomēr notiek. Un tāpēc es uz nākotnē raugos patiešām optimistiski, ka mēs noteikti dzīvosim labāk, mums būs atbilstošs tiesiskais regulējums. Tas ir tā vērts un īstenībā arī tā sajūta, kad tiek gūtas tās mazās uzvaras, tā nav ne ar ko salīdzinām. Tas ir tik iedvesmojoši. Tie ir mirkļi, kuru dēļ ir vērts dzīvot. Homofobija, bifobija un transfobija ir neiecietīga un diskriminējoša attieksme pret LGBT kopienas cilvēkiem. Latvijā pastāv aizliegums diskriminēt darba vietā, pastāv arī aizliegums izplatīt naidu pret LGBT kopienas cilvēkiem, tomēr joprojām trūkst vesela virkne aizsardzību kā viendzimumu pāru ģimenēm, tā transkopienai un daudz citi jautājumi. Skolā šis mobbings un viktimizācija, manuprāt, mums liekas, ka, ja mēs nesitam to cilvēku, tad jau viss ir kārtībā, vai ne? Bet patiesībā mobbings tādā savā sociālajā formā izpaužās arī ar ignorēšanu, arī ar pateiktu vārdu, ar pagrūstīšanu, ar neskatīšanos acīs vai ar smiešanos aiz muguras. Un ilgstoši sakrājot visu šīs mazās pieredzes, tas ir tieši tikpat sāpīgs kā iespējams fiziska vardarbība. Es varu dot ieteikumu jauniešiem, kuri saskarās ar mobbingu, jo tā ir lieta, ar kur es saskāros. Un tas, laikam, ko es sapratu, ir tas, ka tā nav tava vaina, tā nav tava problēma no tevī. Problēma ir tajā, ka tā ir skolas hierarhija. Kāds ir augšā, kāds ir apakšā. Un līdz ko tu izēji no tā ārā, es biju apakšā, līdz ar to mans vienīgais ceļš bija uz augšu. Mentāli un visādi citādi. Un tie, kas bija augšā tajā hierarhijā, es zinu, ka viņi dziļi kaut kur nožēlo un saprot, ka tas, ko viņi darīja, bija nepareizi. Pusauģu vecumposms vienkārši ir ļoti īpašs ar to, ka tajā attīstās gan mūsu pašapziņa, mūsu sevis apzināšanās un arī mūsu identitāte.
Mēs esam mācījušies no savām kļūdām. Un šobrīd mēs saprotam, ka gan dzimuma identitāti, gan arī seksuālo orientāciju mēs varam identitātes kontekstā pētīt ļoti daudz un dažādos veidos. Man draugi vienmēr bija pieņemoši, jo es tādus cilvēkus apkārt izvēlējos. Tāpēc tur nebija nekādas problēmas ar to. Ģimenē ir bijis visādi sākumā, protams, neizpratne un tā, bet es arī tajā visā nebija iesaistīts. Es ļāvu tam procesam notikt bez manas ziņas. Es zināju to, ka viņi kaut ko runā par mani, bet es nezināju, kas tas ir, un tā nebija pa lielam mana darīšana. Mūsu Pusaudžu resursu centra novērojums ir tas, ka arvien vairāk vecāku izvēlas atbalstīt, pieņemt un mīlēt savus bērnus tieši tādus, kādi viņi ir. Tāda laba audzināšana pusaudžu vecuma posmā raksturo to, ka mēs nevis stāstam vai diktējam to, kā tev domāt, kā tev justies un kā tev uzvesties, bet mēs atbalstam tevi pieņemot dažādus lēmumus, pieņemot lēmumus arī pašam pret sevi. Tāda iznākšana no skapja man nekad nav bijusi. Es vienmēr skatījos uz dzīvi no tādas citu cilvēku perspektīvas, un man bija tāda ideja, ja streiti cilvēki to nepaziņo savai ģimenei, tad kāpēc to darīt man? Tā bija tāda mana ideja par vienlīdzību tajā laikā. Un es nekautrējos vienkārši būt es pats un tad ļaut manai ģimenei pašiem saprast, kas es esmu. Es baidījos pazaudēt savus draugus, savu ģimeni, savu karjeru, savas visas šīs iespējas, kuras esmu būvējis visu šo gadu laikā. Taču, kad es uzliku svaru kausiem šo sabiedrības pieņemšanu un pretī savu iekšējo sirds mieru, patiesumu, loģiskais izsvēra, ka es vēlos tomēr pats nemelot sev, un tas man bija svarīgāk. Tāpēc man bija īstenībā tajā mirklī, man jau bija vienalga. Es galvenais gribēju pats nodzīvot tādu, teiksim, patiesu dzīvi, nemelojot pašam priekš sevis. Un tad notika tāds diezgan liels pavērsiens, tad, kad es iznācu ārā no skapja, un tad es gaidīju, kas nu tagad būs, ārprāts, visi tagad par to runās, un īstenībā nekas nemaz nenotika. Nekas baigi krasi nemainījās, un mainījās vienīgais man tā iekšējā sajūta, es biju brīvs, likās, ka no maniem pleciem ir nokritusi milzīga kilogramu smaga nasta, kuras visus šos gadus biju nesājis sev līdzi. Un es jutos tiešām tāds atvieglots, un bija tāda sajūta, ka es varu ieelpot, un es varu beidzot būt es pats. After hiding for so long, it's a mental leap to actually face the world. But luckily, fortunately, my wife and friends actually, particularly my wife said, well, sit in the garden, be yourself. And the first steps, well, I suppose it's like first steps of walking or whatever, it was just getting over that mental block. But once I'd got over that line, then I discovered, well, everybody's just acting normally. I can understand that everybody's situation is different, and I think probably a lot of people are worried about their employer or their family. So I'm not suggesting they aren't real issues and real concerns. They obviously are. But then hiding, having mental health problems, depression, isn't an answer either. I think the most constructive thing is actually just being oneself, and all of us have to live. We have to live our lives. LGBT kopienas cilvēkiem ir nepieciešams katra cilvēka atbalsts. Ja jūs dzirdat homofobisku vai bifobisku vai transfobisku runu, neklusējiet, iestājieties, runājiet, skaidrojiet. Runājiet ar saviem ģimenes locekļiem, draugiem par to, kas ir LGBT kopiena. Kļūstiet par atbalstītāju, dalieties ar informāciju sociālajos tīklos un nāciet uz dažādiem pasākumiem.